Pilsētas attīstībā būtisku lomu ir uzņēmējiem, kuri spēj radīt darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Taču ceļš līdz uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai nevienmēr ir vienkāršs. Nereti to kavē piemērotu ražošanas telpu trūkums vai pat to pilnīga neesamība. Tieši tāda iemesla dēļ jau pirms vairāk nekā 2 gadiem Gulbenē tika izveidota viena no novada ražošanas ēkām, kas pieejama nomai. Tika saskatīta iespēja tieši šeit, pilsētas centrā, labā, manuprāt, vietā, kur ir tranzīta ielu plūsma, bet nav arī tā, ka uz ielas fasādi, kur uzņēmēji var brīvi nodarboties ar savu uzņēmēju darbību. Un tā tapa šīs telpas 1000 nedaudz vairāk kvadrātmetru platībā, potenciāli 3 nomniekiem. Tika veidotas izsoles, ir 3 nomas līgumi ar 2 uzņēmējiem. Un pilnībā telpas ir apdzīvotas šobrīd un notiek uzņēmēja darbība pilnā jaudā. Viens no uzņēmējiem, kas savu darbību izvēlējās attīstīt šajās telpās, ir Sijā Wise Mill. Savukārt otrs Sijā Patex Insolution, kas specializējas ugunsdrošības un termoizolācijas izstrādājumu ražošanā. Gulbenē tas darbojas jau kopš 2008. gada, un paplašinot savu uzņēmējdarbību, iepriekšējās ražošanas telpas nomainīs pret šīm Zaļajā ielā 3. Ļoti energoefektīvas, lētas izmaksas, darbiniekiem ļoti labas dušas telpas, virtuvīte, tādas, bet arī pati ražošana, kā jūs redzat, ir mums ērti, tā kā ražošanā palešu vešana un tādas lietas ļoti, ļoti labas telpas. Jaunas, ērtas. Es esmu priecīgs par jebkuru uzņēmumu, un, protams, viens arī no tiem ir Patex. Un šis uzņēmums jau strādā no laika, kad viņi nosolīja šīs telpas. Bet lielākā problēma ir arī tā, ka viņi grib attīstīties un nav īsti mums kā pašvaldībai šobrīd ko piedāvāt. Jo viņiem neder kaut kādas renovētas vai vecas telpas, ko varētu piedāvāt. Viņiem vajag specifiskas ar energoefektivitāti un tā tālāk. Uz doto brīdi uzņēmumā strādā 14 darbinieku, un esošais darbinieku skaits ir pielāgots pieejamo telpu iespējām. Bet mēs varētu arī vairāk, bet mums ir par maz vietas. Par maz vietas, paplašinamies, projektu mums ir daudz plāna lieli, un telpas ļoti vajadzīgas. Un tieši šādu ēku pieejamība ir nozīmīga uzņēmējdarbības atbalstam. Gulbenē, es domāju, ka ļoti vajadzētu darbiniekiem darba vietas, jo reģionos arī mums ir pārsvarā visur kokapstrāde, bet mums ir arī sievietes, kurām arī ir vajadzīgs darbs. Tāpat arī jauni cilvēki mums atgriežas no ārzemēm, jaunas meitenes, tā tad ir kur strādāt. Skaidrs, ka uzņēmēji pieeja ražošanas telpām izvērtē dažādi. Daži izvēlas iegādāties vai būvēt ēkas paši, savukārt citi izvēlas izmantot pašvaldības piedāvājumu un iznomāt telpas. Tāpēc piedāvājumam ir jābūt plašam. Ja šis tirgus nav pietiekošs, tad, manuprāt, iespēja pašvaldībām iesaistīties un ar finansiālu atbalstu nodrošināt finansiāli pieejamas telpas, jaunbūves izmaksas. Bez īsti Eiropas fonda atbalsta viņas ir daudz lielākas. Un Gulbenē ļoti svarīgi, lai ir šīs darba vietas, ir vietas, kur uzņēmējiem attīstīties un cilvēki izvēlētos šeit dzīvot, jo ir kur strādāt. Tuvākajā laikā mēs arī iesniegsim projektu un virzīsim uz priekšu, lai, protams, šīs ražošanas telpas attīstītu un varētu piedāvāt potenciāliem nākamajiem investoriem vai uzņēmējiem, kas nāk iekšā pie mums Gulbenes novadā. Gulbenes novada pašvaldībā ir vairāk nekā 6 hektāri zemes, kas var tikt izmantot apbūvei. Nesen infrastruktūras darbi Vītola, Kalna un Zaļajā ielā jau pabeigti, padarot teritoriju gatavu nākotnes objektu celtniecībai. Pieejamie inženieru komunikāciju tīkli nodrošinās ērtu un ekonomiski izdevīgu ēku izbūvi un telpu izmantošanu.